Nesaukta, neaicināta Latvijā savus sliktos darbus uzsākusi gripa. Gripa ir nopietna infekcijas slimība, ko izraisa dažādi vīrusu tipi. Pilnīgi noteikti gripas vīrusu cirkulācija ir uzsākusies jau no pagājušā gada 6. decembra, kad pirmie virusoloģiskie rezultāti liecināja, ka gripas vīrusi ir Latvijas teritorijā. Kopš tā laika laboratoriski ir apstiprināti 209 gadījumi, un katru dienu nāk jauni gadījumi klāt monitoringa ietvaros. Ļoti svarīgi ir tas, ka 85% gadījumu ir šis pagājušā gada pandēmiskais AH1N1 apakštips, ko tautā sauc par cūku gripu, un tikai 15% gadījumu ir B gripa. No tā ir jāizdara secinājums, ka šogad ārstējot pacientus ir jāizmanto jaunie preparāti, neiramidāz inhibitori, zanamivīrs vai oseltamivīrs, un, diemžēl, remontadīns nepalīdzēs, tādēļ, kā pandēmiskais gripas variants ir nejutīgs pret remontadīnu, bet B gripas vīrus vienkārši vienmēr ir bijis nejutīgs pret remontadīnu. Otra lieta, kas ir ievērojami labāka, ir tā, ka patreiz vēl nav daudz saslimušo pacientu, un var prognozēt, ka epidemiskais slieksnis tiks sasniegts februāra sākumā vai vidū, kad pacientu skaits varētu būt 100 un vairāk gripas slimnieku nedēļas laikā uz 100 000 iedzīvotājiem. Šāds epidemiskais slieksnis patreiz tiek ziņots Francijā, Īrijā, Izrēlā, Ukrainā un Luksemburgā. Bet paaugstināta saslimstība ir gandrīz visās Eiropas valstīs. Latvijā ir tikai gripas vīrusu cirkulācijas sākums. Gripas slimnieki bieži var precīzi noteikt slimības sākuma brīdi. Tam seko paaugstināta temperatūra, drebuļi, galvas sāpes, slikta pašsajūta, sāpes acu ābolos, kaulos un muskuļos, rodas sāpes kaklā, savas klepus. Dažreiz var būt asins izplūdums ādā un gļotādā deguna asiņošana. Tās ir sekas tam, ka gripas vīrusu darbības rezultātā palielinās kapilāru caurlaidība. Es aicinātu cilvēkus nenodarboties ar pašārstēšanos. Pareizi akūti saslimstot ir tūlīt zvanīt savam ģimenes ārstam. Un tad saņemt no viņa recepti, pretvīrusu līdzekļu recepti, jo tie ir receptūras medikamenti, jo pretvīrusu terapija ir jāuzsāk pirmajās slimības dienās. Vislabāk pirmajā, otrajā slimības dienā, tad vīrus nevar savairoties un slimība noritēs ievērojami vieglāk. Jāpiebilst, ka Pasaules veselības organizācija 2010. gadā Latvijas valstī uzdāvināja 10 000 iepakojumu Tamiflu, kas paredzēta Latvijas reģionālajām slimnīcām, kurās ir infekcijas slimību nodaļas, paredzētas kā ārstniecības līdzeklis smago gripas pacientu stacionārai ārstēšanai.